Mūsu ģimenes ceļojums pa Latviju. Sietiņiezis, Valmiera, Cēsis, Āraišu ezerpils. Par Sietiņiezi. Tas ir lielākais baltās smilšakmens atsegums Baltijā. Atrodas starp Valmieru un Cēsīm Gaujas upes krastā. Tas ir aizsargājams dabas objekts Gaujas Nacionālajā parkā. Pie Sietiņieža izveidota dabas taka. Mēs pa to pastaigājāmies. Sietiņiezis man patika vislabāk. Vēl par Sietiņiezi. Kādreiz te bija 7 metrus augsta arka, pār kuru gāja pastaigu taka. Vēlāk arka sabruka. Valmierā mēs apmeklējām Valmieras muzeju. Tajā daļa ekspozīcijas atrodas vecās aptiekas ēkā, daļa jaunajā piebūvē. Šis ir mūsdienīgs muzejs ar interaktīvām ekspozīcijām, kurām var piekļūt ar kartīti. Kartīti dod pie ieejas katram apmeklētājam, biļetes vietā. Vēl mēs bijām Cēsīs. Cēsu pils ir varenākais cietoksnis Livonijā. Tā ir lielākā viduslaiku pils Latvijā, kas ir celta 13. gadsimtā. Cēsu pils parkā notiek dažādi pasākumi. Vēl Cēsīs ir slavenā Vidzemes koncertzāle. Cēsis ir skaista pilsēta, un tajā ir arī vairāk lieliski restorāni. Āraiši. Te atrodas Āraišu ezerpils, kas ir celta no koka Āraišu ezerā uz salas. To cēla latgaļi 9. un 10. gadsimtā. Netālu no ezerpils atrodas Krustnešu pilsdrupas, kā arī rekonstruētas ēkas Meitu salā. Šīs ēkas ir celtas bez naglām. Tagad uzdevums jums. Ierakstiet vārdus vai galotnes. Pasvītrojiet vārdu ar pareizo galotni.